vakar plosījusies Rugāju novada Skujetnieku ciemā. Kā stāsta vietējie iedzīvotāji, ap 6:30 vakarā gaisā izveidojies virpulis, kam līdzīgs redzēts tikai asa sižeta filmās. Dažu minūšu laikā tas ciemu pārvērtis līdz nepazīšanai. Norāvis mājām jumtus, izgāzis 100-gadīgus kokus un radījis nopietnus zaudējumus gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai. Stāsta kolēģi no Latgales reģionālās televīzijas. Kaut kas tāds savā dzīvē piedzīvots pirmo reizi. Dažu minūšu laikā iznīcināts vairāku gadu garumā paveiktais. Tā atzīst notikušā acu liecinieki. Vētra Rugāju novada Skujetnieku ciemā plosījās vakar, taču vietējie iedzīvotāji vēl šodien nav atguvušies no redzētā. Nāk pāri mežam, un tad viņš ilgi diezgan tur tādu brīti, varbūt minūtes 3 neilgāk. Un tad viņš sagāja vienā kopā, un tad tur jau aiz tās vecās ēdnīcas tur parādījās tāds kā ūdeni, kā ko sāka griezt, un tad jau tos mājas jumtus sāka tīrīt. Tātad piebrauca pēc nometa riteni, un knapi pa durvīm iegāja kāpnēs, jau jumts aizgāja. Burtiski pietrūka kādas 1 minūtes. Tas būtu tad tā virpuli iekšā. Viesulis bija tik stiprs, ka izrāva no zemes kokus ar saknēm. Pa gaisu nesa betona plāksnes un norāva mājām jumtus. Vētra nav saudzējis arī tikko rekonstruēto pašvaldības ēku. To bija paredzēts nodot eksploatācijā nākamajā nedēļā, taču tagad jumts jāatjauno no nulles. Zinaīdei stāstot piedzīvoto asaras acīs. Viesulis tā paviesojies viņas mājā, ka tagad ēkas viena siena ir izbīdījusies uz āru, pie griestiem un grīdas veidojot teju 20 līdz 30 centimetru platu šķirbu. Sieviete aizvadīto nakti pavadījusi mājās, lai gan atzina, ka ik pa brīdim dzirdējusi brakšķus, kas brīdina, ka mājās atrasties ir bīstami. Būvnieki nezina, vai šo ēku maz iespējams salabot. Mums pirmdien no rīta būs domes ārkārtas sēde, kur mēs arī visi deputāti kopā lemsim, kā mēs varam kā pašvaldība palīdzēt, un noteikti lūgsim pašvaldību lietu ministrijai, tātad lūgsim palīdzību. Par laimi visi iedzīvotāji sveiki un veseli, vien pārbijušies pēc notikušā. Lāsma Zuta, Vitālijas Duda Renoks, Latgales reģionālā televīzija.